Čau, te Sindija! Čau, tēt karalis! Paskatīsimies uz šo īpašo sniegpārsliņu. Nauda ir ļoti mainīga tēma un katram ir savs viedoklis par to. Jā, izņemot ekonomistu, kuru viedoklis ir vienīgais, kurš ir nozīmīgs, tu mazā stulbā meitenīte. Es labāk stāstīšu par sevi, par savu pieredzi, par to, ko es zinu un tā kā man ir. Wow, Sindija, wow, pagaidi. Pirms to darīja apdomā, vai tu tiešām vēlies stāstīt par savu pieredzi? Tevi skatās jaunas meitenes tomēr. Padomā par bērniem. Ja es tā pasaku, tad es domāju, ka mans viedoklis ir pareizākais, bet tā nav. Tā nav. Es pat nezinu, ko teikt. Tu tikko visu pareizi pateici. Ēdienam, izklaidei, kaut kam, nezinu, kaut kam. Seksuālam? Tu gribēji teikt seksuālam, vai ne? Tu riebīgais radījums. Un es cenšos atrast veidus, kā nopelnīt naudu, nu ne jau tur lielo naudu, bet kaut vai nedaudz, tā lai tēriņa nauda, bet varbūt reizēm arī ko kraigasītē ielikt. Ļauj man sākt ar to. Skaista bilde. Otrkārt, tu domā, es nezinu, darbu? Pagaidi, tu vispār drīksti strādāt? Man ir 16 gadi un es esmu pusaudzis un man ir jāiet skolā. Nu redzi, tu drīksti strādāt. Tad ķeries pie darba. Ir vēl daudz dažādu iespēju, kā var kaut kur strādāt un pelnīt arī pusauģi. Parapapapā, I'm loving it. 5 veidus ieteikumus. Kas tie īsti ir? Veidi vai ieteikumi? Sindija, latviešu valoda, lēni un mierīgi. Un video vispār tu nosauc par padomiem. Pirmais. Ja tev ir kāds mūzikas instruments vai alternatīvs variants tam. Manā variantā. Deroka presīte. Paņem cepuri vai jebko citu, kur garām gājēji varētu iemest naudu un dodies ārā muzicēt. Vai arī vienkārši turi to cepurīti kā pārējie ubogi. Arī der. Paga, man ir ideja. Otrais. Beidz sulboties. Un vairs netaisi tādas pauzes. Ja tev ir vismaz 16 gadi, ļauj man tev iepazīstināt ar Monējā. Monējā ir lietotne ar... Jā, tev vajag uztraukties par naudu pat tad, ja tavs video ir sponsorāts. Ej guli grāvī ar visu savu sponsoru naudu. Es jau esmu Ej, dīrs! Man liekas, mēs jau par to runājām. Ja tev ir kaut kas tāds, kas nav citiem, Tā kā tev papucīša nauda, un ar šo priekšmetu var sniegt kādu pakalpojumu, izmanto to. man ir nazis. Laikam jau būs jādodas kādu apzakt, jo tak ir jāizmanto to. Un ja policija mani arestēs, es vienkārši teikšu, ka Sindija Jālo mani motivēja. Eurok, yeah! Gribi kādu apzakt? Yeah! Manā gadījumā tā būs polarīta kamera. Ne visiem tādas ir, un ja kāds vēlas paturēt uzņemto bildīt, tad es to atdodu pretī paprasot kādu eiro, jo fotofilma tomēr nav nemaz tik lēta. Laba ideja. Nu vienīgais, fotoveikali ir lētāki, tas stulbās. 4. Palīdz saviem kaimiņiem. Nē. 5. Pārdod visu, kas tev ir nevajadzīgs, piemēram, Depopā vai Facebookā ir daudz dažādas lapas, kur var pārdot savus apģērbus un aksesuārus, kurus tu vairs nelieto un kur tev nav nepieciešami. Tā kā mana sirds, kur ir salauzta. Man liekas, ka viņu varētu pārdot par kādiem 10 eiro, ne? Rok, vai vēlies pirkt manu sirdi? Īpaši priekš tevīm. Paldies, ka noskaties! Bet es vēlos atvainoties. Skype manam kanālam, ja tu to vēl neesi izdarījis. Ko? Skype manam... Vēlreiz? Skype. Pats sātans. Un tad tiekamies nākamajā video. Atā! Paldies, ka noskaties video. Nekas no šī video nav jāuztur nopietni, jo tas sastāv no humora. Tāpēc neļauj savām bikcītēm sajiet sev dirsas spraugā.